Mēs visi zinām, ka Eiropa ir milzīga politisko pārmaiņu priekšā. Un šo pārmaiņu pamatā ir fakts, ka ir diezgan liela ticamība, ka Eiropai pašai vajadzēs nodrošināt sevi ar savu militāro aizsardzību. Un šajā video mēs uzdosim vienu svarīgu jautājumu. Kā tas ietekmē vadošo Eiropas drošības kompāniju akcijas? Un līdz ar to mēs paskatīsimies mazliet sīkāk, kādi ir šie uzņēmumi finanšu rādītāji, kādas ir viņu akciju cenas un vai šis viss pārmaiņu process kaut ko ietekmēs un dos investoriem. Bet pirms mēs sākam iet uz analītiku, man te jāatzīmē, ka es neesmu militārais eksperts un diezgan droši varu pateikt, ka es profesionāli nezinu, ko tie uzņēmumi tieši dara, kāda ir viņu korporatīvā pārvaldība un kāds ir viņu īstais biznesa modelis, jo ar aizsardzības kompānijām ir specifika tāda, ka viņu pamatbiznesa tomēr ir valdības kontrakti, un katrs valsts uzņēmums lielākoties piegādā savām valdībām ieročus, munīciju un visādi citu veidu aizsardzības pakalpojumus, un bieži vien šie līgumi ir 5-10 gadu uz priekšu. Un, ja tu šo visu virtuvi un to industrijas specifiku nepārzini, var ātri nonākt pie aplamiem secinājumiem. Un tāpēc es tev uzreiz pasaku disklaimeru. Šis ir vienkārši analītisks apskats uz to, ko viņi dara, kāda ir finanšu rādītāji, kāds ir viņu akciju cenu pieaugums un prognozes. Tāpēc es nestāstīšu, kurš no šiem uzņēmumiem ir labāks vai kā mēs viņus tur varam salīdzināt ar amerikāņu aizsardzības uzņēmumiem vai Ķīnas aizsardzības uzņēmumiem un kādu, kuram tur var būt tehnoloģiskā priekšrocība vai ražošanas kapacitātes pēdējos 5 gados. Šis nebūs par to. Šis būs vienkārši investoru apskats uz galvenajām akcijām un tāpēc bez atkārtošanās un nekvārdības ejam uz priekšu. Tātad es esmu apskatījis 5 vadošos Eiropas drošības uzņēmumus BAE Systems, kas ir viens no pasaules vadošajiem ieroču ražotājiem. Tas ir angļu uzņēmums, Leonardo, tas ir vadošais itāļu militārais uzņēmums, Saabs, protams, ir zviedru, Thales ir viens no vadošajiem franču uzņēmumiem un Rheinmetall ir viens no vadošajiem vācu uzņēmumiem. Ko viņi visi dara? Protams, viņi nodarbojās ar militāro ekipējumu un visu veidu ekipējumu ražošanu. BAE Systems ir visplašākais un viņš piedāvā visu sākot ar tankiem un beidzot ar munīciju. Rheinmetall līdzīgi, un, ja tā godīgi, es nepateikšu precīzus ražojumus, piemēram, Thales vai Leonardo, bet, kā jau teicu, video nav par to. Bet labi, ejam tālāk, pastīsimies uz apgrozījumu. Apgrozījums, kā mēs redzam, ir attiecīgi 30 miljardi BAE Systems, tas ir 2023. gadā, 18 miljardi Thales, 15,3 miljardi Leonardo, 7,2 miljardi Rheinmetall un 3,9 miljardi Saabs. Nu, tāpēc te ir tāda loģiska proporcija attiecīgi pret drošības industriju. Anglijā viņi un Francijā ir lielākās, līdz ar to tur ir lielākais apgrozījums. Nu, interesanti tas, ka Leonardo ir divreiz lielāks par Rheinmetall. Tas kaut ko vairāk pasaka nevis par Itāliju, bet par to, cik sliktā stāvoklī ir bijusi Vācija. Un tad mēs varam apstīties arī to, kādi ir kopēji aktīvi. BAE Systems tie ir 35 miljardi, Thales 43,5 miljardi, Leonardo 25 miljardi, Rheinmetall 20 miljardi un zviedru Saabs 6,5 miljardi. Tāpēc tāds vidēji liela izmēra Eiropas uzņēmumu. Neko daudz mēs te nevaram citu pateikt, tāpēc, ka tā ir 1 gada finanšu stāvokļu un šeit gan es atturēšos no kādām prognozēm, tāpēc, ka, zinot to, cik strauji šī industrija pamainīsies, mēs varam tikai pašlaik vienkārši pieņemt faktu, ka šis ir tas izmērs un visdrīzākais, ka tuvākajos 5 gados tas strauji augst, ko varēs redzēt akciju cenā pavisam drīz. Bet šeit es uzlikšu vienu tādu labu piemēru, lai mēs salīdzinātu, kā izstāsta top 5 Eiropas arms manufacturer, jeb ieroču ražotāji pret 5 Eiropas vadošajiem autoražotājiem. Tāpēc te būs Volkswagen grupa, viņš ražo visu sākot ar Volkswagen, beidzot ar Lamborghini un Bentleyiem. Stellantis, kas ir faktiski tur ir vadošie franču un itāļu ražotāji, plus Dodge, Mercedes-Benz visiem skaidrs, BMW visiem skaidrs, Renault visiem skaidrs. Un tad, lūk, salīdzināsim to pēc apgrozījuma. Volkswagen 322 miljardi, Stellantis 189 miljardi, Mercedes-Benz 153,2 miljardi, BMW 155 miljardi, Renault 52,4 miljardi apgrozījums. Un kas tad ir aktīvos? Volkswagen grupā ir nepilns 600 miljardi aktīvi, Stellantis 186 miljardi, Mercedes-Benz 263 miljardi, BMW 250 miljardi vērta aktīvi un Renault 121,9 miljardi aktīvi. Salīdzināsim
Tad kopējos finanšu rādītājus mašīnu industrijai pret ieroču industriju Eiropā. Tad mēs redzam, ka kopējais apgrozījums 2023. gadā bija 873 miljardi pret 75,4 miljardiem ieroču ražotāji. Un ienākumi pirms nodokļiem un nolietojumi ir attiecīgi 89 miljardi pret 7,9 miljardiem. Un totālajie aktīvi ir 1 miljards 418 miljardi pret 130 miljardiem. Tā kā, ko es te varu teikt? Pašreizajā brīdī Eiropas autoindustrija ir 10-kārši lielāka par Eiropas aizsardzības industriju. Tāpēc te nav jautājums par to, vai Eiropa kaut ko var vai nevar. Ja jūs redzējāt uz finanšu rādītājiem un izmēriem uz Eiropas mašīnu industriju, tas ir kā viens piemērs, tāpēc, ka šeit ir salīdzinoša infrastruktūra, salīdzinoši darbspēka kvalifikācija, loģistika un viss pārējais, ko mēs kaut kādā ziņā varam attiecināt uz ieroču industriju. Mēs redzam to, ka viņi vienkārši 10 reizes lielāka. Tā kā neko pielikt, neko atņemt, tas vienkārši pasaka, cik maz attīstīti iepriekš ir bijuši Eiropas ieroču industriju ražotāji. Bet, protams, te jāsaprot viena lieta. Mēs lielā mērā vēl 2023. gadā skatāmies to uz vairāk vai mazāk kā uz pagātnes atspoguļojumu, jo 2022. gada sākumā sākās karš, un faktiski neviens Eiropas ieroču ražotājs tā īsti nevarēja pārslēgties gan uz nopietnām piegādēm Ukrainai, gan palielinot savu Eiropas aizsardzību, tāpēc, kad arī tajā laikā viss paļāvās, 22. un 23. gadā lielā mērā viss paļāvās uz Ameriku. Un tas ir pavisam loģiski, ņemot vērā ASV industriju pret Eiropas ieroču industriju. Un faktiski tas pagrieziena punkts varētu teikt, ka gāja tikai 24. gadā un 25. gada sākumā. Un faktiski 25. gada sākumā tika veikti kādi nopietni starptautiski starpvalstu Eiropas līmenī lēmumi par ieroču industrijas attīstību un Eiropas spēju pašai sevi nodrošināt un nodrošināt Ukrainu ar ieročiem. Tāpēc, kā teicu, šis ir mazliet skats uz aizmuguri, bet kā tad ir skats uz priekšu? Skatu uz priekšu mēs kaut kādā ziņā varam pateikt pēc tā, ko investori domā par Eiropas ieroču industrijas nākotni. Tāpēc tagad pastīsimies uz šo uzņēmumu akciju cenu. Tātad, te mēs esam atvēruši, sāksim ar BAE sistēmām, un te mēs redzam, kā tas izstījās kopš 2022. gada sākuma. Un aptuvenais pieaugums ir 2,5 reizes. Zolīdi, bet īstenībā nemaz nav tik daudz, kā liekas. Bet katrā ziņā, te mēs redzam, karam sākoties, investori reaģēja nepārprotami, un šeit, tad, kad Trumps tika pārvēlēts, un tad, kad sākās lielas domstarpības starp ASV atbalstu Eiropai, akciju cena faktiski jau no 20. februāra līdz marta sākumam arī uzliekas kaut kur 2 reizes. Pastamies tālāk. Te mēs redzam Thales, jeb vadošo franču uzņēmumu ieroču ražošanā, un te ir tieši tas pats variants. Viņš ir pieaudzis vairāk kā 2,5 reizes, un, protams, lielākais kāpums bija tad, kad sākās karš Ukrainā, un tad, kad Trumps un Trumpa administrācija sāka dot nepārprotams signālus par atbalstu beigšanu Ukrainai un Eiropas aizsardzības industrijas atbalstīšanu. Tā kā šeit viņš arī pieaug aptuveni 2 reizes, un šeit viņš pieaug aptuveni 2 reizes. Bet tie ir lieli uzņēmumi ar milzīgiem valdības kontraktiem, un viņi tik ātri nepārslēgs savus biznesa modeļus. Labi, ejam tālāk. Šeit mums ir Leonardo, un, protams, Itāļu ieroču industrija nav tik liela, un tad mēs redzam, ka pretstatā iepriekšējiem uzņēmumiem, kur aug 2,5 reizes, Leonardo ir audzis pat vienā brīdī 7 reizes, sākot ar 2022. gada sākumu. Un, protams, īpaši straujas kāpums arī šeit bija, sākot ar šī gada februāra beigām līdz marta sākumu, kad Eiropas ieroču ražotāji saprata, ka viņiem būs jāfinansē savu aizsardzību pašiem. Un mazliet interesantākas lietas notiek jau ar mazliet mazāku. Es pat neteiktu interesantāks, Saabam ir līdzīgs stāsts arī. 22. gada sākumā viņš uzšāvās, bet ne tik daudz, jo tomēr te tās runas par Zviedrijas iestāšanos NATO tikai sākās, un te jau tomēr viņš bija dziļi integrēts Zviedrijas aizsardzībā, tāpēc te nekādas milzīgas starpības nebija. Bet tad, kad jau Zviedrija ir pilntiesīga NATO dalība valsts, kurai ir pienākums aizsargāt Baltijas jūru, tad mēs redzam to, ka viņa varētu būt viena no lielākajām ieguvējām tieši Ziemeļvalstu un Ukrainas bruņošanā. Tāpēc mēs redzam, ka tieši no februāra tas kāpums ir stipri iespaidīgāks. Un tad mēs ejam pie paša
kā saka, last but not least pie Rheinmetalla. Nu, teiksim tā, Vācijas ieroču industrija un aizsardzības industrija sakarā ar Otro pasaules karu ir bijusi apzināti spiesta uz leju un turēta tādā pusbadā, un līdz ar to mēs redzam to, ka lielākais ieroču ražotājs jau iepriekš redzējām, ka viņam apgrozījums bija vienkārši smieklīgs pret kopējo Vācijas industriju kā tādu, un tiklo, kā visi sapratni atmodās, kā Vācijai jābūt ir centrā bruņošanās, Eiropas bruņošanās centrā, teiksim tā Vācijas lielākie ražotāji akcijas, protams, uzkāpa diezgan pamatot, un mēs redzam to, ka sākumot ar 22. gada sākumu viņas ir uzauguši 15 reižu. Un te, protams, ir pamats, jo pamats ir tāds, ka Vācijas savu bruņošanās, teiksim tā, pārbruņošanu vai jaunu bruņošanās fāzi savā valsts vēsturē sāks, protams, pamatā no vācu ražotājiem, un ņemot vērā, ka viņi iepriekš neko nedarīja, viņš ir vislielākais ieguvējs. Jo arī viņiem ir vislielākais potenciāls augt, viņiem ir vislielākā ilgtermiņa, teiksim tā, iespēja attīstīties, un šeit mēs to visu redzam. Vai šis kāpums ir pamatots, ir īpaši kopš 24. gada beigām, kad Trumpa pārvēlēja? Es nezinu, tas ir labs jautājums, bet katrā ziņā 16 kāršs kāpums ir stipri iespaidīgs. Un te mums jāuzjautā, kā īstenībā iet tiešiem amerikāņu konkurentiem, jeb respektīvi vadošajām amerikāņu kompānijām, tajā laikā, kad notika nepārprotams ASV atbalsts Ukrainai, un ASV ieroču ražotāji bija tiešākie atbalstītāji Ukrainas pusē. Un tad mēs vienkārši atvērsim Lockheed Martin, es atvainojos, es izslēgšu ārā pārējās grafikus, tad mēs redzam Lockheed Martin kopš 22. gada sākuma, mēs redzam, ka viņš ir audzis tikai par 40%. Pieliekam klāt Raytheon Technology, kas ir tiešais viņa konkurents, viņam kāpums ir faktiski tieši tāds pats kopš kara sākuma Ukrainā. Un tad mēs varam paskatīties uz Northrop, es nemāku to vārdu nekad izrunāt, Northrop Corporation. Nu, būtībā arī mēs redzam tieši to pašu, ka visi vadošie ASV ieroču ražotāji ir uzkāpuši kaut kur no 20 līdz 40%, pretstatā sliktākajam kāpumam Eiropā, kas bija 250 reižu, kas bija BAS sistēmas Angļiem. Un ja mēs salīdzinām ASV lielāko ieroču kompāniju, teiksim tā, performance salīdzinoši ar S&P 500, mēs redzam to, ka, S&P 500 ir kāpus 12%, viņi ir kāpuši kaut kur 30%, bet vēl pavisam nesen, vēl kaut kur pirms Trumps tika pārvēlēts un stājās viņa, teiksim tā, stājās amatā, S&P 500 attīstība bija ārkārtīgi līdzīga. Šeit ir apmēram, šeit Trumps sāka savu prezidentūru, tas ir apmēram 20. janvārs. Un ap šo vietu mēs redzam to, ka tas kompāniju ienesīgums ir bijis ārkārtīgi līdzīgs. Mēs pat redzam to, ka S&P 500 šajā laikā, kopš 2020. gada, mēs attīstīsim 20, ko mēs to varam attīt, 22. gada sākums mums ir šeit, aptuveni šeit, 22. gada sākums, tad tā sanāks, nesmuku pastīties, bet kopš pēdējos pāris gadus, 22. gada beigas līdz 24. gada novembris, mēs redzam to, ka viņš nav bijis labāks nekā kopējais akciju indeks, kas nozīmē to, ka lielajiem ASV ieroču ražotājiem Ukrainas karš un Ukraina nemaz nav bijis tik svarīgs posms, kā daudziem liekas. To es arī teicu video iepriekš, ko es taisīju nebalos pirms gada, kurā es teicu, ka lielākie ieguvēji ir Eiropas ieroču ražotāji, nevis ASV ieroču ražotāji. Jo es salīdzinu ASV ieroču ražotāju akciju cenu ar to, kā aug tehnoloģija akcijas. Tur nav ko salīdzināt. Tehnoloģija akcijas vienkārši pārbrauc pāri jebkuram ASV ieroču ražotājiem. Un te es gribu vienkārši pateikt to, ka tas kopējais militārais atbalsts un tas kopējais ieguldījums tīri no tāda matemātiskā viedokļa ASV pusē ir salīdzinoši mazs pret kopējo ASV aizsardzības budžetu un pret to, kādi ir kopējie kontrakti starp ASV valdību un vadošajiem ieroču kompānijām pret to, ko viņi dod Ukrainai. Viņš absolūtos cipros, protams, ir liels tīpaši salīdzina kaut kādu Latviju, bet relatīvi pret to, kas viņiem ir attiecīgi pašiem savi izdevumi, tas nav daudz. Un tāpēc, ko mēs to varam secināt? Mēs varam secināt to, ka
Kā jau tas ir iepriekš bijis redzams, ka Eiropas ieroču industrija bijusi smieklīgi neattīstīta uz 2023. gadu, kad vēl viņi nav pilnībā sākusi pārfokusēties uz pašu sev nodrošināšanu, teiksim tā, Eiropas ieroču industrija ir bijusi precīzi 10 reizes mazāk nekā Eiropas autoindustrija. Un attīstības perspektīvas visdrīzākais te būs milzīgas, ņemot vērā to, ka gan pašas valsts kā tādas, gan Eiropas Savienība ir pilnībā apņēmusies teiksim tā, no jauna finansēt visu Eiropas drošības arhitektūru un Eiropai censties nodrošināt pašai sevi maksimāli iespējamā laikā. Un tas atspoguļojas, protams, uz akciju cenu, jo mēs redzam to, ka, ja mēs skatāmies uz nākotni, tad Eiropas ieroču industrija izstāsta daudz perspektīvāk nekā amerikāņu ieroču industrija. Lai gan es par amerikāņu ieroču industriju galīgi neko nezinu. Tur arī ir ārkārtīgi sarežģīta birokrātija un sarežģīta politika, ko tā no malas skatoties, tur tiešām neiedziļinoties ir ļoti grūti izpētīt. Bet par Eiropu viss skaidrs, par Rheinmetallu viss skaidrs, viņš vienkārši bija smieklīgi neattīstīts. Un ja tagad vācieši ieguldīs kaut cik pieklājīgas summas savā aizsardzības budžetā, un tas pamatā būs no kontraktiem Rheinmetallam, plus, protams, Ukrainas atbalstam, tad viņi vismaz attīstīsies tā, kā viņiem vajadzētu attīstīties, nevis būt kaut kāda smieklīga ēna ar pāris miljardu budžetu. Pret to, ka autoindustrija attīstās Vācijā, tas ir, ja Eiropā ir 1/10 attīstība, Eiropā, Vācijā varētu tas būt, 1/50, tā ieguldījuma un attīstība autoindustrijā pret aizsardzības industriju. Tā kā tā. Vai tagad ir labs laiks viņus pirkt? Es nezinu. Šis video nebija par to, bet video bija par to, ka Eiropas ieroču ražotāji skatās ļoti gaiši savā nākotnē. Un cerams, ka tas tā arī būs, jo mēs no tā esam vai nu vistiešākie ieguvēji, vai nu vistiešākie zaudētāji. Tāpēc cerams, ka uzņēmuma finansiālai rādītāji attaisnos viņu rožainās un ļoti optimistiskās nākotnes cerības, ko mēs tagad redzējām nesenajā akciju pieaugumā, un tas akciju pieaugums turpināsies. Tāpēc skatāmies, kas būs pēc gada, pēc 2.